Esiet sveicināti, Latraps mācās jau 9. šīs sezonas epizodē. Šodienas tēma atkal ir viendīglapju nezāles. Un ir rudens, un ir laiks ar tām cīnīties. Šodien es tikšos ar Latraps ekspertiem Ģirtu un Arti. Izvērtēsim divus rapša laukus un grūti ierobežojumās nezāles. Ko mēs pārunājam un kāds ir risinājums piedāvājam, to skatieties šajā epizodē. Šovasar apbraukājām Zemgali un jau vienā no epizodēm mēs apskatījām tādas nezāles kā aireni, peļastīšu lapsasti, lāčauzas, lūpies un citas nezāles. Bet vai tiešām tā ir tik liela problēma? To mēs uzjautāsim šodien Latraps diviem labākajiem agronomiem ekspertiem. Sveiki, vīri! Sižetos esmu uzbūris, ka viendīglapju nezāļu problēma ir liela, vai es maldos, vai tomēr tā ir taisnība? Tā problēma kļūst ar katru gadu aktuālāku. Ja kādreiz mēs vienkārši varējām to nokontrolēt un viss bija labi, tad tagad tas kļūst par reālu izaicinājumu un tam tiešām ir jāseko līdzi. Problēma ir arvien lielāka un to, ko šī sezona parādīja Zemgalē, tas bija tāds kā sprādziens, jā. Bet, ja mēs skatāmies vairāk uz dienvidiem, uz veco Eiropas pusi, jā, tas jau daudz gadu problēma ir. Un viņi cīnās jau ļoti ilgi. Un pašlaik mums ir tā ļoti pozitīvā iespēja, saulēcīgi rieģējot, novērst daudzas viņu kļūdas, ko viņi ir izdarījuši, nepievēršot tam saulēcīgu uzmanību. Mēs atrodamies uz šī gada ziemas rapša lauka. Raps izskatās ok, bet tā pašā laikā redzam ļoti raibu situāciju ar dažādām viendīglapju nezālēm, kuras, kā redzams, ir cietuši no gramencīda, citas nav. Ko jūs šeit redzat un kura no šīm nezālēm, ko jūs redzat, varētu sagādāt problēmu un pie kuras ierobežošanas mums būtu tā īpaši, jāsāk domāt šodien jau, var teikt? Patīkamākais, ko mēs redzam, ka labība kā sārņaugi vai kvieši kā sārņaugi krīt ļoti labi un tur patiesībā strādā jebkurš gramenicīts. Tas vien jau ir laba lieta. Mēs redzam, ka te ir, šeit nav traģēdija, bet šeit ir lietas, kurām ir jāpievērš uzmanība. Ir gan mauras karens, gan rudus smilgas, visticamāk otrā paudze nāk. Ko tu ar redzi? Plus vēl aireni, kas no lauka malas nāk iekšā. Malu mēs redzam, kāds paklājs izveidojies un daži gadi, un tas būs arī šeit laukā iekšienē. Jā. Sainieks nosmidzinās gramencīdu, liekas, visu aizmirst vai ne, vēl pēdējais midzinājumi, bet varbūt kopā ar jums pastaigājam pa lauku, paraugu marā paskatāmies, kuras ir tās nezāles, kā viņas pat arī izskatās, kā mēs viņas varam ieraudzīt. Un tās, kuras ir tās problēma nezāles, tad arī, cik es zinu, jums jau šodien pastāstīs par kādu, risinājumu, kurš nāk. Šeit mēs ļoti labi redzam, ka kvieši, kas ir bijis priekšaugs, tiek kontrolēti ļoti labi, krīt pilnīgi visi. Kā jau minēju arī sākumā, un šeit nav starpība, vai tas ir fops vai dims, abas šīs te grupas, kas ir it kā radniecīgas, viņas strādā ļoti labi uz kviešiem. Tā atšķirība uz mauras kareni, kuru mēs redzam arī, tepat blakus, uz to iedarbības, praktiski, nav šīs grupas produktiem. Tur mēs varam tad izvēlēties šos dimu grupas, kletodimu vai kādu citu no produktiem, un efekts būs. Bet problēma rodas ar rezistentajām nezālēm. Un uz šīm rezistentajām, kā piemēram tā pati rudusmilga, kur mēs redzam jau parādās arī zināms rezistents, tur šī iedarbība nebūs ne no viena, ne no otra. Kur uzskatām redzams ir daļa no rudusmilgas ir atmirusi, un daļa ir smuka zaļas lapiņas. Tas nozīmē, ka te jau ir kaut kāda daļējā rezistents izveidojusies. Vai otrā paudze. Vai otrā paudze, jo kvieši te kaut kur ir jau zaļi vēl, tā kā tie vēlāk dīgušie. Bet tie riski pastāv, Tagad mēs redzam, ka šeit tāda jauna svaiga dziļuma nāk gan no rudusmilgas, gan no skarenes un vēl kāds kviesis. Nozīmē, ka principā pēc mēneša būs atkal zaļš, pareizi. Tā varētu būt, ne? Būs. Un tad jau ir par vēlu temperatūras, neļauj parastiem gramencīdiem strādāt, un pavasarī atliek tikai tur praktiski nekas daudz. Un arī šis rezistences risks, protams, ko mēs pieminējam, un kāpēc mēs šeit esam varbūt ar šādiem vērķiem rokās, tas ir augstnes temperatūras mērītāji, un šeit mēs aizējam pie jauna
produktu, kurš patiesībā, kā Ārtis pieminēja, vecajā Eiropā galīgi nav jauns, un tas ir produkts, kas ir kā pamatlietas tikt galā ar šīm rezistentajām viendīglapju nezālēm, ar kurām mēs strādājam, ja mēs esam pieraduši, kad kviešos mēs strādājam ar augsnes herbicīdu rudenī. Tas jau ir aizgājis plus mīnus kā standarts, un ne jau tāpēc, lai dzīve būtu tikai vienkāršāka pavasarī, bet lai mēs spētu kontrolēt nezāles, pret kurām ir rezistence un sasniegt zināmu efektu. Un šeit es varētu teikt, ka mums piedāvājumā Latvijā beidzot pirmajā arī šis te produkts piereģistrēts, kur mēs iegūstam augsnes iedarbības graminicīdu, ja mēs tā varam teikt, kas nekad nav bijis, jo iepriekš visi graminicīdi ir strādājuši tikai un vienīgi caur lapām. Ko es varu piebilst, šī gadījumā visas viendīglapju nezāles, ieskaitot ar rezistentās, šis herbicīds arī spēja nokontrolēt. Ja? Un tas notiek ziemas laikā, kā teikt, caur augsnes iedarbošanos. Un efektivitāti mēs pagājušajā gadā vairākās saimniecībās izmēģinājām. Jā, tas rezultāts bija ļoti labs, jā, pārsteidzoši. Tas nozīmē, ka, ja es tagad atkal saprotu, zaļš lauks paliek, vīri pieminēja propizamīds darbīgām viela, vai ne, bet tas droši vien ir kaut kādā veidā iegādājums un visticamāk tam ir kaut kāds nosaukums, un tad droši, ko man meklēt, kādu palīdzību šim laukam? Nosaukums ir vesels viens pagaidām, jā, saucās šis herbicīds Novakerba. Viņš arī pie mums ir pieejams pārdošanā. Ko gribētu uzsvērt, pilnīgi savādāk pielietošana, kā mēs esam pieraduši strādāt ar klasiskiem auga aizsardzības līdzekļiem. Jā. Jā, kas ir tās lietas, Ārti, kas tur jāņem vērā? Zema augsnes temperatūra. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Zemās temperatūras ļoti ātri novārdās siltās laika apstākļos, un mums vajag garu iedarbības periodu, lai būtu augsta efektivitāte. Tāpēc arī šie 10 grādi nepieciešami, lai nodrošinātu stabilu efektivitāti. Vēl viena lieta, nevajag paļauties, ka visi sārņaugi tiks nokontrolēti. Viņš to izdara, ja? Bet rapsīs sārņaugi jākontrolē agrajās stadijās. Jo, ja mēs tam nepievērsīsimies sākumā uzmanību, kur var redzēt, kur nav trāpīts un miglotais, ja? Tur tas rapsis jau ir nomākts. Ja? Un līdz ar to arī graminicīdi, klasiskie herbicīdi, divdīglapju nezāļu ierobežošanai, tie paliek. Šis ir kā papildus risinājums tieši vairāk fokusēties uz viendīglapju nezālēm. Plus vēl arī uz virzu, ieskaitot arī rezistento virzu. Arī tur viņam ir laba efektivitāte. Un vēl mazliet tikai piebilstot, arī pavasarī, tas pirmais, kad tas sniegs nokūst un sākās veģetācija, tie sārņaugi vēl ir zaļi. Nav tā, ka tas ir brūns, un tad tu ar katru nedēļu tu redzi brūnāks, un tad beigās paliek, tā kā pēc glifosāta miglojuma, tā iedarbība tiešām ir pa ziemu notikusi. Varam varbūt sarunāt vienu lietu, kad es šo saimnieku pazīstu. Viņš ir plānojis lietot šo te produktu. Tas, ko mēs varētu izdarīt, apbraukt pavasarī, apstīties, kā viņš nostrādājas un vēlreiz par to akcentēt un izvērtēt šo te efektivitāti. Ne? Jo, kā mēs runājam, aptuveni 19. datumā sēdz, kas šī gada apstākļiem patiesībā ir ļoti agris un ļoti kvalitatīvi ir veikts arī šīs midzinājums ar graminicīdu, jo pretējā gadījumā tas rapsis būtu tiešām nomākts, jo rapsim ļoti nepatīk, kad sevišķi agrajās stadijās šī konkurence un protams, arī barības vielu izmēģinājums. Bet aizbrauksim pie saimnieka, kur ir līdzīgos datumos sēdz, es nevaru pateikt dienu pret dienu, bet tur ir airens jautājums, un tu redzēsi, kāda izskatās šī rapša attīstība. Pie tam tur ir likts virsū šis dims, kam teorētiski vajadzētu diezgan efektīvi strādāt arī uz airenēm. Vasarā runāja par aireni, kura ir milzīga problēma vēl dažos laukos, un cerams, varbūt dažos tikai paliks. Es gribu apsīties, kā viņi izskatās rapsī. Es parādīt, vīri. Jā, tiešām, Ģirtu, es atvedu mūsu uz lauka, kuru pirmā brīdī pa to rapsi nevar redzēt. Šī ir airene, tik daudz laukā, bet varbūt man ir tāds agronomisks jautājums, ka mēs studējam agronomiju, airene nebija mums pie nezālēm ieskaitīta. Kā viņa ir ienākusi mūsu laukos un arī varbūt šajā laukā? Jā, pirmo reizi mēs te pamanījām kādus gadus 5 atpakaļ. Patiesībā tur aiz muguras ir tāds slapjš pleķis un tur viņi arī parādījās, bet teorētiski tā sajūta, ka tas ir no ceļa malām ienācis, un tas bija lokāli, bet tad novācot lauku ar kombainu vienmērīgi visu izplatot, tagad ir tāds mauriņš, jā. Vēl jau par to airenes ieviešanu, tas ir viens ir ceļamals, bet otrs arī pirmie starpkultūru maisījumi. Jā. Arī necertificētā sēkla, kas nāk no vecās Eiropas, ko ieved, tā kā viņai bieži vien arī ir piemaksā
iemaisījumi iekšā un izteikti. Ja. Un tas viss salasās. Vienu gadu mēs to nepievēršam uzmanību, daži aug, bet viņi jau ļoti strauji aiziet plašumā. Ja. Pastāstiet, varbūt tās, šis lauks ir grandiozi, un mēs tikko iepriekš laukā minējām, ka mums ir jauna darbīgā viela, kā cīnīties. Bet to droši vien nepietiks. Varbūt var pastāstīt, kā mēs, ja godīgi, turpmākos 10 gadus cīnīsimies šajā laukā ar šo airenu. Varbūt ir kaut kādas lietas, kā mēs to varam darīt. Ļoti sarežģīts jautājums. Reāli komplekss pieeja. Un atbilde nebūs vienkārši. Jo te patiesībā jau vairākus gadus apzināti tiek veikts viss, lai viņu varētu kontrolēt. Sākām ar pākšaugiem, kur arī doma bija, kad varēsim kontrolēt. Tas nestrādā, aršana nestrādā. Airenes sēklu dīdzība saglabā 5-6 gadi, jā, tas arī ir ļoti ilgi. Jā, augu maiņu, bet patiesībā šis te Novakerba risinājums, patiesībā tas ir vienīgais, kas kaut cik var palīdzēt. Bet tas ir tikai rapsī, vai ne? Bet aiz rapša taču būs kaut kādi graudaugi. Tā kā pretī, tā kā pateikt, jā. Katrs darbs, ko mēs darām, graminicīda, arī aršana, augu maiņa, viņš kaut kādu mazu daļiņu no tā visa saliek. Jā. Tas viss tas kompleksais cikls, jā, kas mums ir, un mēs nevaram paļauties uz glifosātu, man tur viss ir miers mājās. Jā. Dīkst jauna paudze, un viss tas turpinās, jā, un tas ir vairāku gadu ļoti aktīvs darbs. Jā. Novakerbs, augsnes herbicīdi, graudaugos un graminicīdi un glifosāti. Lai pateiktu, ka mēs varam 2 gadu laikā šeit nebūs problēma, to nevar izdarīt. Šis ir jautājums par sadzīvošanu, pēc iespējas mazāka riska nodarīšanu kultūra augam. Jā. Pavasarī mēs arī uz šī lauka atbrauksim un pavērtēsim. Bet, ja tu man jautā, Novakerba deva ir 0,42 kg uz hektāru. Vecajam produktam Eiropā deva lielāka ir, jā, bet šeit ir jaunās visas regulas darbīgo vielu ierobežojumi. Līdz ar to arī deva ir mazāka darbīgai vielai, bet viņi joprojām arī darbojās. Jā. Tas tā tīri paturēšanai pašiem prātā. Mēs vienmēr skatāmies uz to pašu kultūra augu, un tad vai tur ir jēga ieguldīt viņā vai nav. Jā. Šeit tā nezāļu cīņa, jā, mums jāstāsta kompleks vienkārši. Vai tā rapsis pavasarī būs vai nebūs, mums ir jādara maksimums, lai tiktu galā ar nezālēm. Jā. Un viss pārējais paliek piesaistīts. Tas bija gadus atpakaļ, kā mēs ar lielām mokām ieviesām to, ka mēs aizgājām graudaugos rudens herbicīdiem. Jā, jo daudz kur bija arguments, man nepārziemos, kāpēc man vēl rudenī tērēties. Šeit mums ir tas pats tieši. Jā. Mums ir jāsāk pierast, ka tā ir standarta schēma nezāļu cīņa. Labākā vieta uz lauka. Mēs redzam, arī viendīglapa nav un vai ir salīdzinoši mazāk, nevar teikt, ka viņi nav. Te arī rapsis izskatās pēc rapšie. Var labi redzēt, ko nodara viendīglapi nezāles. Jā. Šis vienkārši paskatīties, kā viņa cero, un te mēs redzam 1, 2, 3, 4, 5, 6 jau produkti. Būs vēl. Vēl, un tiešām no viena izaug 11. Tev ar rokā ir rapsis no tīrā rapša un no tāda, kur jau ir nomākts, jā. Mums ir kāda atšķirība. Ja mēs skatāmies pēc kāda resnuma, un te arī apsties kāda ir stīdzēšana, stiepšanās jau, jā. Te viņš smuki sēž tuvāk zemē, jā. Tiešām tā lieta ar nezālēm nav tikai, manis uzburta, bet tā tiešām īstena. Tas viss ir mums Latvijā, tas ir tikai pats sākums. Gudrs mācās no citu kļūdām, jā. Mēs zinām, ka tas ies plašumā, tāpēc cīnamies, kamēr to varam. Tā pati lapsaste vai blegrās, jā, kā tur sauc Lietuva, jau ir pilna. Tas viss nāk lēnām šurp, jā. Tas ir daži gadi Lietuvā ir aizgājuši no Polijas, ka atnāca. Tā kā mēs tepat esam netālu un mums jābūt tam vienkārši saulēcīgi gataviem un jārieģē. Tas ir saprast, kas mums par nezālēm ir mūsu laukos un ar ko to ir galā. Jā. Jā, herbicīdi iet mazumā. Tā kā viens skatītājiem var apsolīt viendīglapju nezāļu stāsts Latras mācās sērijās vēl nav beidzies un noteikti būs katru sezonu, vai ne? Diemžēl, bet tā tas būs. Ok, tad skatītājiem sakam, tiekamies uz šī lauka atkal pavasarī. Un cerams, ka būs rapsis. Cerams, ka būs rapsis un skatīsimies, kā šis produkts strādājas un lai mums izdodas pabeigt turpmākos darbus, kas paredzēti rapšu laukos.